Debesmanna. Kā laika gaitā mainījies šis senais saldais ēdiens? Tas ir viens no biežāk gatavotajiem saldajiem ēdieniem 20. gadsimtā, taču vienprātības par tā izcelsmi nav, jo pavārgrāmatās tas ir atrodams gan ar dažādiem nosaukumiem, gan ar dažādām sastāvdaļām, gan arī pagatavots dažādos veidos. Debesmannu sauc arī par uzputēnu no vārda putot. Šis nosaukums vēsturiski apvienoja līdzīgus desertus no augļiem, ogām un sulām, kas iebiezināti ar olu baltumiem, mannu vai rudzu miltiem, atdzesēti un sakulti stingrās putās. Līdzības pamatā ir tieši gaisīgā tekstūra. Deserta sākums meklējams muižu virtuvē, kur līdzīgi ēdieni tiek cepti krāsnī kā suflē. Mūsdienās debesmannu uzputo, un putošanai izmantotie rīki laika gaitā mainījušies. Zemnieku virtuvē putoja ar koka karoti vai bērzu žagariņu, tad gan putošana aizņēma veselu stundu. Vēlāk izmantoja putojamo slotiņu, tad rokas mikseri, tad elektrisko mikseri. Mūsu virtuves ir laikmeta liecinieces. Tajās glabātās ierīces un rīki stāsta ne tikai par ēdienu pagatavošanas veidiem, bet arī par to, cik sarežģītas darbības esam gatavi veikt, lai no vienkāršiem produktiem pagatavotu īpašus ēdienus.